Video pastāstīšu par upscale, kas ir upscales vispār un kāpēc viņš mums ir nepieciešams. Problēma ir tāda, ka, kad jūs ieiet iekšā Pinterestā, jūs lejuplādējat bildi, vai kad jūs kaut vai uztaisat uz druku bildi, ir izmērā 790, 1590. Priekš telefona vāka, tas ir viss kārtībā izmērs, bet, ja jūs vēlaties taisīt pēkreklu, vai jūs vēlaties MacBook vāciņu uztaisīt, tur ir tam izmēram jābūt daudz lielākam. Protams, jūs varat paņemt to bildi, kas jums telefonu vāk un uzlikt uz lielāka produkta. Mīnus tāds būs, ka viņš būs vienkārši graudains un miglains. Vienkārši kvalitāte diezgan slikta būs. Un ar upscale mēs to problēmu varam atrisināt. Piemēram, redziet, ir bildīta un es viņu lejuplādēšu, pastīsimies, kādā viņš kvalitātē vispār ir. Redziet, kādā kvalitātē viņš mums ir. Diezgan vispār laba, bet priekš telefonu vāk viņš mums pietiks. Bet, ja mēs vēlamies, piemēram, uzlikt viņu uz MacBook vāciņa, mums ir programma bigjpg.com, ieliekat bildi, uzspiežat start un izvēlaties reiz 4 palielināt, reiz 8 vai reiz 16. Reiz 4 ir bez maksas, mēnesī kaut kā 20-30 reizes jūs varat izmantot. Ja jūs izmantot vairāk viņu, jums ir jāpaņem un jānopērk šī aplikācija. Bet mēs šajā situācijā ņemsim bezmaksas versiju, maksimālais reiz 4 un noise reduction. Es vienmēr ņem medium, jo highest, lai būtu plus-minus pa vidam, lai tur nebūtu kaut kāda tēma kā, ņemam medium un spēžam OK. Par to, lai kamēr viņš ģenerējās, pastāstīšu par cenām, ir tā, ka jūs droši varat ņemt pa $6, un tas būs 500 bildes. Tas pilnībā pietiekam reāli. 500 bildēm jūs varat upscale taisīt. Vai bezmaksas versijā jūs varat mēnesī 20 reizes lejuplādēt mūsu bildi, kas bija upscalots, un es iemetīšu jums iekšā ilustratorā, lai jūs saprastu, kāda starpība. Redziet jau, cik viņš liels ir palicis, un kas notiks, ja es šo bildi iztaipīšu tādā pašā izmērā, un es viņu gribēšu pēc tam reāli uzlikt uz kaut kāda dizaina. Un šeit jums ir 2 tās bildes. Un šeit redzēt vīnpudā. Diezgan forši izskatās, un uz MacBook case izpēt nebūs kur piekasīties. Ja jūs uzliekat šo, redzēt viņi miglaina. Pieliksim maksimāli tuvu. Šeit viņš ir migliņā, un šeit mums jau tas dizains diezgan forši, un paši kaķi arī. Tā kā upscale ir diezgan laba funkcija, kad jūs viņu gribat šo dizainu konkrēti uzlikt tā, vai jūs vēlaties uzlikt citiem produktiem, kas ir lielāks par phone case. Upscale ir nepieciešams, lai jums nebūtu pēc tam no cilvēkiem sūdzības. Tad vēl viens piemērs, ja jūs piemēram lejuplādējat bildi, kas ir sūdīgā kvalitāte. Šeit jau no tālu varat redzēt. Šis nav upscalots, šis mums ir oriģināls. Protams, šitā bilde būs daudz labāka un nebūs nekādas sūdzības. Es arī ieteiktu, ja jums ir piemēram bilde reāli sūdīgā kvalitātē, uz telefonu vāka, paņemiet, ielieciet iekšā upscalā un uz telefonu vāka, tad šī starpība arī būs redzama. Izmantojot upscale funkciju, mājaslapa mums ir bigjpg.com, maksā, var teikt, ka cik ir bezmaksas versija un ir arī maksas versija, kas maksās $6 mēnesī. Un izmantojiet un skatieties tālāk.